Ziedoši krūmi un puķu dēsti, sēklas, kartupeļu un augļu koki, amatnieku ražojumi un dažādi našķi, kārumi, sieri un kūpinājumi. Tā ir tikai daļa no vērienīgā stādu tirgus, kas nu jau kļuvusi par pavasara tradīciju Madonā. Un lai arī brīžiem saules stari mijās ar asu vēju un pat sniegu, RTV uzrunātie pircēji visi kā viens apliecina, ka šis ir viens no vērienīgākajiem gada tirgiem šai pusē. Šausmas! Es nopirktu visu pustirgu, bet tikai nevaru aizvest nekur, nekā spēka trūkst. Cik viss interesē un cik skaisti viss. Bija arī kādas lietas, kas agrāk varbūt nebija redzētas un kas pamanītas? Jā, arī puķis visādas, kaut kādas tādas interesantākas un nopirku bumbieru un to sausardi dēlam un upenīti sev un mēnešzemenītes un viss un somas pilnas. Un galvenais neviena borkavieša nevar redzēt, ka būtu, kas aizved ar mašīnu. Jābrauc ar autobusu. Tikko atnācām. Iesim vēl. Iesim izlokos. Tikko atnācāt, viņa jau pilna kastīte. Jā, mums jau bija rezervēts. Mēs jau laicīgi visu. Mums ir ļoti daudz dažādu stādiņu ar piparmētrām, citronu mētra, šokolādes mētra. Viss kaut kas, jā. Ja salīdzina ar ikmēneša tirgu, tad šis ir daudz lielāks tirgus un piedāvājums ir liels. Kā redz, bērnam arī cepuri nopirka un stādus sapirkām. Baigi daudz visa kā un patīkami, kad tiek rīkoti šādi tirgi, kad cilvēki var redzēt, satikties viens ar otru. Satiec sen neredzētu cilvēkus un daudz ko var nopirkt. Mēs arī nopirkām baltu pildītu puieni, esam vēl pēc dzeltenās pildītās. Trauku tādu, un vēl plūmi, ābelīti un persiku. Tiešām, tik daudz tirgiņa. Jā, mums ir liels pagalms, liela māja, mums daudz ko vajag. Daudzveidība diezgan liela ir. Vienīgi laika apstākļi varēja būt siltāki. Priekš tiem visiem stādiem. Bet to jau mēs laikam nevaram paregulēt. Tas nav mūsu varā. Bet tā kā kas bija ieplānots nopirkt, to mēs arī nopirkām. Savukārt uzrunātie tirgotāji apliecina, ka laikapstākļi, lai arī drēgni, dārzu darbiem neskādē un pircēju stādu tirgū netrūkst. Kā redzi, kas ir patukšojušās, jā, ir jau jēga, bet tas laiks mums tāds nav iepriecinošs. Sniedziņš tagad vēl krīt arī. Tā, paši esam no Valmieras novada Augšēniem. Zemeņu stādiem atbraucām. Kas ir tas, ko cilvēki meklē, kas visvairāk interesē? Konkrēts šķirnes vai prasa padomu? Nē, vairāk vai mazāk jau prasa padomus. Daudz jau nezina, daudz jauni cilvēki nāk arī diezgan piekties tādā veidā. Arī tā paša vecā šķirnītes, visu meklē un tādā. Bet jums kā audzētājiem, kāda šī sezona, šis jocīgais pavasaris, ja tā var teikt? Šis ir labs pavasars. Priekš tā, kad ir mitrs, ļoti pateicīgs pagaidām. Man atnāca tikko jauna stādu krava no Holandas, un tagad sāksim stādīt arī paši. Augstums ir, jā, bet tas priekš stādīšanas ļoti pateicīgs ir šobrīd. Madonā vienmēr mums labi iet, mēs esam te iecienīti. Pērk labi un prasa visus augus. Zemeņu stādus labi pirka, bet nākamajā tirgu jau tomāti, gurķi, kāposti, visi dārzeņi, melonas, arbūzus katru gadu vairāk labāk pērk. Cerēsim, ka nākošanai būs siltāk un visi jau visus dārzus sāk stādīt. Pavasaris jocīgs, ja martā ravējam dārzu, tad tagad ar ziemas zābakiem. Ko darīt? Gaidām, pārlaidīsim ziemu. Augsti sniegs, bet tā viss ir labi. Viss ir audzis, tirgoņi gaida pircējus. Šodien šeit un tad āderis tirdziņā. Līdztekus Andelei ikvienam bija iespēja ieklausīties brīvdārznieces un dendroloģes Aijas Kaškuras lekcijā un bez maksas gūt vērtīgus padomus par koku, krūmu, ziemciešu un citu augu stādīšanu. Savukārt dabas draugi un putnu mīļi ar prieku pielika roku putnu būrīšu darināšanā. Vēl tikai jāpiebilst, ka pavasara stādu tirgus un kartupeļu svētki rudenī, kā arī ikmēneša lielais tirgus Sajiet laukumā, ikreiz pulcē pirkt un pārdot gribētājus nevien no sava reģiona, bet visas Latvijas un arī kaimiņu valstīm. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.